Garlaicība? Ne šeit! Fēniks tagad arī online! Face Off, hokeja podkāstīns. Jauna nedēļa, atkal esam pie jums. Toms Prāmnieks, Kaspars Dvīnskis, tehniķis un, protams, mūsu draugi, plaša spektra speciālisti, Fēniks. NHL sezona, Džeki, tūdaļ sākās. Nē, ir svarīgākas lietas. Par NHL sezonas sākumu. Jā, Technical logic. tieši tā. Vai Kaspars Dvīnskis ir atrads Apple TV pulti? Oi, nē, Vai viņš ir atrasts kā uzinstalēt Apple TV pulti? Es paskatījos, man nepatika tās maksas pults uz telefonu. Kāda maksas Apple? Nu, labi, mums nebija tās sarunas pēc pagājušās epizodes. Uztaisīsim sarunu tagad. Jau cilvēki atsūtīja Kasparam, kā atrast bezmaksas pulti un kā viņu uzinstalēt uz telefonu. Atsūtiet vienkārši uz Tu zini, ka tu vari tā nobraukt uz leju un ierakstīt remote. Nu, es pēc tam. Es jau tieši domāju, tiešām tas tagad notiks. Nē, bet... Tā ir drāma, ko YouTube komentāros cilvēks sako. Viņi gaida kvíziņu, bet pirms kvíziņa viņiem ir jādzird tavu drāmu par tavu Apple TV pulti. Apple TV pults joprojām nav atradusies, bet procesā. Kaut kā es tikšu pie iespējas iedarbināt savu Apple TV kastīti, atkal es jūtu. Un bērni atkal būs priecīgi. Visi būs laimīgi. Ai, bet jā, kā jau es teicu, NHL sezona sākās jau šo piekdienu. Prāgā. Oktobrī, Buffalo Sabres. Pret Ņūdžersijas Devils. Jep, gan piekdien, gan sestdien. Yes. Es esmu laimīgs, ka NHL sezona beidzot sāksies. Bet zini, kas liekas jocīgi? No. Liekas, kad sākas sezona, tad sākas sezona, ka viss notiek. Ja viņi nospēlēs piekdien, sestdien, tad nākamās spēles, bet tikai otrdienu, trešdienu. Ai, nu, bet Tas bija labi, šitā svētdien, pirmdien NFL paskatīsimies. Viss būs ok. Nu, ja? Nu, jā. NFL Skatīsimies visu draudzīgi skatīt. amerikāņu futbolu. Gan NHL, gan NFL var skatīties Go 3. Mind blown, vai ne? Tā arī var skatīties. Nu, Nē, tur nav tā, tur ekstra sports. Vai tad ir tā? Go 3 ekstra Nē, sports. jūs varat punktu uzlikt uz RTL vai ProZiben un tur rāda NFL. Labi. NFL varbūt tur arī rāda, bet NHL ir Go 3 ekstra sporta sadaļā. Un NHL, protams, arī pie mūsu draugiem no Fēniks sezonas sākums. Īpašs piedāvājums, profit boostiņš investīcijām līdz 50 eiro. Apmēram ir iespēja saņemt profit boostu 30%. Nu, respektīvi, ja jūs uzliekat savu brīvo piecīti, un tad jūsu likmītei profit boostiņš 30%. Tātad potenciālais profits par 30% tiek palielināts. Bet, tur ir pāris nianses. Tam, ko jūs esat paredzējuši, tam ir arī jāsajiet. Tā pa brīvu naudu, ja? Nē, tā tas nav. Tā kā agrāk, ka Zinči, kā iedod dešuku, tev iedod 20, un tad samaini atpakaļ un iziet 20. Un tad es melnējā listē. Nav tā? Man liekas, ka tā nevarēja darīt. Es atceros kaut kāds tāds. Nu, vienu reizi varēja. Nē, tu izgāji apli. Tu izgāji, nē, Benjaminā. Šobrīd es Ļauj viņam izstāstīt. Benjaminā tā bija. Vudonā tev deva tos papīriņus. Kaut ko tādas atceros. Jā, bet Benjaminā bija tu iedod dešuku, tev iedod vecāru, tu paņem pa brīvu dzērienu, izteigā ar riņķi, iedod atpakaļ savus čips un ej prom. Izliekšu minējumu, ka Benjamins vairs nepastāv. Es nezinu. Kad reiz tur bija, kad man bija... Kad tu saki Benjamins, tu domā Benjaminamā. Jā, Benjaminamā. Benjamins. Nē, es saprotu. Mēs amerikāņi par Benjaminu saucam. Citi laiki, citas akcijas. Šobrīd arī par akcijām Face Off 40 atlaižu kods. Strādā joprojām uz merču, gan mūsējo, gan citu Fēniks merču. Fēniks.lu. Tu esi dzirdējis? Apģērba veikalā. Tavs draugs Nīderlandē ir saņēmis? Es zinu, ka ir paņemts. Nu, to mēs arī zinām. Jā, bet es neesmu atzīšos saņēmis ziņu. Man šķiet, ka komentārā, lai mēs zinām. Jā, es sazinās to. Ja ir, tad padodiet. Bet runājot par Fēniks.lu. No. Vai tajā vietā tagad var teikt, ka Bertāns met vairāk pēc pēdējās spēles nekā noteiktā tuvā lokācijā? Jā, ok, atkāpi par basketbolu. Bertāns, tā kā bija pirmā spēle pret Zeļiem, Vefam. Jā. Tur radās jautājumi, kā tagad viņu dabūt sliedēs atpakaļ, jo likās, tur kaut kas galīgi nav kārtībā. Un ko tagad treneris darīs? Kur bija? Vispār man patika tas moments. Bija tas moments, kur viņš izsita pirkstu.
Viņš ielidoja kamerā iekšā. Īstenībā ļoti skaists kadrs. Pat, tā, ja mēs skatāmies. Skaists, nav mākslinieciskā viedokļa. Tas, kā viņam to pirkstiņu ielika apakaļ vietā, tās tad no lūpām lasīt vajadzēja pēc tam, ko viņš teica, bet viss bija labi. Es atveru tagad boxskoru 7-11 trojkās Dairim. 7-11. 31 punkts. Dairis maģiskais Bertāns. Kad tu pēdējais 7 trojkas iemet? Cik ilgā nogriezni? Vienas spēles ietvaros. Jā. Tur sastāv spēles. Gan jau, ka ir bijis, es pieņemu. Jā. Nē, es pa kastu nekautrējos uzlikt. Tu no distances meti? Jā. Šī tāda auguma. Viņš bija pretīgs, viņš zem groza negāja. Viņš tur izskrien stāv. Slinkoja? No way! Slinkoja un snīkoja, jo es gāju palīdzību, viņš lēnām iziet uz to trolīti. Cik priecīgs! Man ir tik daudz soļu jāspēr līdz viņam. Un tad nevarēja atkāpties no viņa. Viņam tas otrs garais bija, kas mācēja apspēlēt. Viņš kašķīgs kā komandas biedrs bija? Mēs jau īsti kopā... Nē, no malas jau var redzēt. Nē, viņš tikai no trenera pusē dabūja, tas tā. Kurš tad nav dabūjis no trenera pusē, es atvainojos? Man liekas, tagad ir grūtāk. Tagad ir grūtāk. Agrāk atrauties bija vieglāk. Agrāk atrauties bija vieglāk. Jā. Viņš dabūja par šitādu. Izskoloja. Zēnu, ja? Izskoloja. Man par godu bija kombini viena nosaukt, kur tieši uz mani trulīti bija. Ziniet, kāds bija kombinis nosaukums? Pirmā asociācija par tā kombini. Ne jau par basīšu kombini. Es par basketbolu Neizies. kombini. Ok. Nē. Okay. Ar cigāru. Pelmens. Pelmens? Vēl patīk, mums sāspiņš liepiņš pārēt pār Pelmenis. Un es, dabūšu užarīt. Ai, tie bija laiki. Bet rekā Dairīts arī tagad var iemest 7 trojkas. Es atzīšos, es neticēju, ka Vefs uzvarēs. Es arī neticēju. Dabūju arī nedaudz pa bīkšalēm no Vefrīga galvenā treneru, jo viņam sieva nodeva, ka mēs Fleksijā esam bijuši diezgan skeptiski par Vef potenciālo panākumu. Pagaid, mēs uztaisījām augstu, lai cilvēki būtu pārsteigti, ko viņš te ņemās. Jā, es jau arī teicu, ka tā bija apzināta. Es nevaru, viņš jau redz treneris iegājis tagad tādās reizes, nevar šitā te saudzēt treneris. Mēs dodam iekšā, viņi dod iekšā tiem un nāk apakaļ ārā rezultāts. Tas ir dots devējiem atdodās. Es nesaprotu, ko te, Tā kā ģenerāls? Tik veci vēl mēs neesam, bet agrāk vai pienāks laiks. Pienāks laiks. Ko te mēs tādu pateicām? Mēs pateicām, Egons, man liekas, mums pajautāja, vai viņš uzvarēs, un mēs abi cerams, bet diez vai. Jā, es atceros. Kaut kas bija no tādas sērijas. Bet nē, vai viņš malač. Ļoti forši. Tur labā zina, ka sieva klausās tad. Jā, Sveiciens arī treneru sievai. Bet, kas tur vēl? AEX un Makabi, bet nepareizais. Jā. Starp citu, par nepareizajiem Makabi Izraels komandas pārējās ir diezgan jaudīgākas palikuši. Televīvas Makabi ir, man liekas, palikuši vājāki Eirolīgā. Viņi ir palikuši vājāki, viņiem 2 galvenie džeki ir prom. Pārējās komandas, kas tur spēlē FIBA Čempionu līgā, kas spēlē ULB Eirokausā, viņas ir palikuši jaudīgākas. Žēl, protams, arī, ka Sīrijas un Libānas uzbrukumi paliek jaudīgāki Izraēlē. Nejauksim sporta politiku, jā? Tūsun? Ok. Labi, Izraels valsts vienība spēlēs Arēnā Rīga. Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles mājas. Makabi spēles? Es pieņemu, ka tur pat Belgradā. Protams, jā. Tur pat Belgradā. Tas pagājuši. Pat blakus ir pāri jūrai, ja tur diagonāli pasaka. Sakot, tur pat Belgradā, es domāju, Makabi pērn arī spēlēja Belgradā mājas spēles. Paga lielais Makabi, es runāju par šito Makabi. Par šito Makabi? Rama. Tur kā kurš. Ramadganas. Es šonadēļ komentēju Lietkabelis pret Jeruzalemes Hapoel. Lietkabelis. Lietkabelis. Zvani Pauļum. Pauļus ir VF cilvēks tagad. Viņš pat vairs nav VRFS cilvēks, viņš ir VF cilvēks tagad. Viņš komentē VF spēles. Bet Hapoels Bulgārijā aizved mājas spēles. Tās komandas ir kā kur. Tu gribi teikt, ka Dakal būs pilna arēna, kur neviens nezinās, pa ko ir jābļauj. Zini, kas man īstenībā? Pa Čempionu līgu VF. Čempionu līgā es atradīšu, lai pateiktu precīzi. Andrejs Siliņš bija ietvītojis. Mūsu draugs, kolēģis. VF Rīga spēle no pirmās kārtas spēlēm bija 3. vislabāk apmeklētā visā Čempionu līgā. Tātad Čempionu līga apmeklē diezgan maz cilvēku. Tas nozīmē. Es nesaku, ka bija maz cilvēku, 3000 ir lielisks. Tas bija negaidīts pārsteigums,
Bet, tas nozīmē, ka pārējās, jā. Vairāk bija uz Mursiju pret Manisu. Okay, 4021. Tā ir arī gandrīz pilni. Mursija mājās, ja? Mursija mājās. Bet Mursija jau basketbols tagad ir citā līmenī. Tā emocionāli. Būs jaunā meka, būs sold out. Jaunā meka? Basketbola māja. Tā kas ir Baronēlā? Jā. Es viņu redzēju. Jā, trešā vislabāk apmeklētākā. Viņa izskatās skaisti. Man vienkārši bērniem dārziņš blakus tieši ir. Un izskatās jau skaisti tā, bet tad, kad es tā iekšā skatījos, likās ar ānu, tur tā kā vajadzēja būt daudz vietām. Bet cik tur būs? Trīnīts? Trīnīts, man liekas, ka 5. 5 varēs sakasīt, bet tad tur jāvēl trībīnas ārā. Nē, labi, vismaz, ka tu vari kaut ko tādu izdarīt, bet tas ir tikai, Bet tas ir arī, vai tā vairāk vajag? Nākotnes vārdā, jā. Nav. Bet, zini, kas īstenībā man skatoties, kā Basītī ir tagad tā sistēma ar čempionu. Cik ilgi čempionu līga eksistē? Kā tāda? 17. gads bija 17. Jā. Man īstenībā ir tā, ka gribētos redzēt, ka hokejā kādreiz arī kaut kas līdzīgs ir. Tāpēc, ka Basītī ir čempionu līga. Labi, tev ir čempionu līga, bet viens tas, ka mēs tur vispār nesmakas no Latvijas klubiem, bet tas ir viens. Kontinentālais kauss. Kontinentālais kauss ir tās sabraukuma turnīrs. Ka tev nav tāds visaptverošs Bet tu domā, pasākums. Eiropas hokeja vide pavilktos? Švakais gals, jā. Bet, gribās jau to jaudīgo galu. Pie jaudīgā gala jātiek. Pagaidām, Vēfs arī jaudīgām komandām spēlē. Es piedodu. Bet tādā ziņā, atkal gulbs kaut ko teiks pēc tam. Nav jau flex. Tic, man šitas arī nonāks pie viņa. Vienkārši, ka tev ir tāds globālāks, ka viens otram pavalkās līdzi, ja tagad, kā savā kaut kādā sulā mēs tur spēlējam, izliekamies, ka lietuvieši mums ir pretinieki un beigās sanāk, nekā. Gribētos jau redzēt tādu visaptvarošu Eiropas hokeju, bet, laikam, nevienam tas nav vajadzīgs šobrīd. Bet kam tas būtu vajadzīgs? Kurš būtu tas, kas ņemtu iniciatīvu savās rokās un kas Basītim Čempionu līgai taisa? Šajā gadījumā Čempionu līga. Mums ir FIBA taisa. IHF arī būtu vajadzīgi tas. Tieši hokeja attīstībā. Jo tas, ko viņi grib Baltijā, jau arī, lai mēs baltiešus ņemam līdzi maudzinām. Cik labas attiecības ir NHL un IHF? Ļoti sliktas. Not too good. Tad jau tur viss ir kārtībā. Tā kā NBA un FIBA. Nē, tur ir tieši tas pats. Ziemeļamerika ar Eiropu nedraudzējās un otrādāk. Jā, labi, neko nesapņosim pa muļķīgām lietām. Pienāks laiks, pienāks arī lietas. Pienāks lietas. Šodien, starp citu, ir pienācis laiks arī jūsu jautājumiem. Mēs sākam ar jautājumiem. Mums pēc tam mēs ķersimies klāt NHL-ām. Jo tur ir diezgan daudz īstenībā interesantu tēmatu, gan par Sveimanu, gan par vispār playoff izredzēm, gan par mūsu izredzēm, bet paskatāmies, ko jūs esat atsūtījuši. Tā sākumā iestīsimies, ko jūs esat atsūtījuši, varu vaļā jautājumus. Šobrīd es redzu 33, sakārtošu viņus pēc jaunākajiem, un tad lēnu gātņu mauksim visam cauri. Mārcis jautā, vai Baķņa Čehijā noturēsies ilgi? Ar nulītēm braukāt, kā es pagājušajā nedēļā teicu, diezgan grūti. Viņš jau ir noslīdējis uz 3. mājiņu. Jā. Viņš jau spēlē bišķiņu mazāk. Freibis ir iemetis golu. Batons vēl to nav izdarījis. Tas vairs neliekas pareizi. Visu cieņu Freibim. Viņš ir komandas rezultatīvākais aizsargs ar 3 punktiem. Bet Baķņam viņam steigšus ir steigšus. Tā kā steigšus, kā ar gaļu kaut kādu. Steigšus. Oktobra mēnesis, ja tā tad. Sliktākajā gadi. Nē, nākamā nedēļa. Nākamā nedēļa. Okay. Es nesaku, ka viņi to izmetīs ārā, bet Čehija ir tā vieta, kur necimparlēsies baigi. Roberts raksta, jūsuprāt, kas būtu labāk priekš Vilmaņa attīstībai? Spēlēt 4. maiņā NHL vai spēlēt 1. un 2. maiņā AHL? Ja viņš būs NHL, viņš spēlēs gan tur, gan arī AHL viņš parādīsies. Bet tie ātrumi, kas ir NHL un tā meistarība, dod uzspēlēt tur. Lai iet uz... respektīvi labāk. Viņi tur baigi 4. maiņā niebāzīs kaut kad, bet paskaties, kā viņš spēlē. Tu šodien redzēji? Es redzēju. Es arī redzēju. Es redzēju pat tādu blāķi kārtīgi, kā viņš spēlē. Ej, tu nos! Liekas, ka viņš, liekas, ka viņš ir izaudzis pilnīgi. Pārbaudas spēles. 4 mači, 3 goli, 2 piespēles. Ko tu vēl vairāk pārbaudīs, viņš pierādīs visu, ko viņam vajag izdarīt. Par pārbaudas spēlēm. Es ar citu, kas Dautīs savainojies ir un Laine. Tagad pacēlēs atkal ir temats par to, kāpēc vajag pārbaudas spēles pirms sezonas. Ja tev ir 82 spēles, šobrīd tā tēma kūsā nenormāli tajā pusē. Pārbaudas spēles, jā vai ne? Cik NFL-am ir pārbaudas spēles pirms sezonas? Bija 4, laikam samazinājos 3. Bet tur arī diezgan ilgi runāja. NBA cik pārbaudas?
NBA ir kaut kādas 4-5 spēles. Jā. Nē, pārbaudas spēles kā tādas gan jau, ka es šaubos, ka pazudīs vispār. Kā tu uzreiz tā sāks ar sezonu? Vajag pārbaudīt. Kāpēc vajag pārbaudas spēles? Kāpēc NHL? Es pārformulēšu. Kāpēc NHL komandām vajag pārbaudas spēles? Kāpēc NHL komandām vajag pārbaudas? Vai NBA komandām? NBA varbūt mazāk, NHL vairāk. Es tā domāju. Es nesaku, ka tā ir pareiza atbilde. Tas ir viedoklis. Šobrīd es par NBA pārbaudas spēlēm nezinu, jo tur pārsvarā spēlē, teiksim tā, 6. līdz 15. rotācijas spēlētājs. Andžejs dabūs uz pieņemu izspēlēties Milwaukee sastāvā. Tas mums patīk, jā. Kāpēc viņas ir vajadzīgas? Man tiešām nav nemazākās nejausmas. Man liekas, pārbaudas spēles ir treneriem. Jā, 8. Ja tev jau ir 82 spēļu sezona, zini kā, man tā sajūta, no tām spēlēm ir profits, nav noslēpuma. Viņi spēlē pietiekami lielās arēnās, ir atsevišķas spēles, kas ir mazākās, bet pamatā viņi spēlē lielās arēnās, tas kaut kāds profits ir. Un skaidrs, ka tas ir bizness, un tev nauda ir jāpelna. Bet, priekš kam? Priekš kam tu lietas... Laini spēlē tik daudz. Iedod viņam 1 spēli, 2 spēles, un ko viņš atcerēsies, kā hokejā spēlē, pēkšņi 8 pārbaudas spēlēs. Vai tur labi redz, ka tādi Džekā Vilmans, Balīnskis, viņiem vajag. Iedod viņiem spēlēt tās spēles, un tad ir tie spēlētāji, kas var uzziedēt un izcīnīt vietu sastāvā. Man liekas, ka pārbaudas spēles tādai līgai kā NHL, nav vajadzīgas. Tev iedod izliec limitu. Tev ir, nezinu, tur 8, labi, tur 6 spēles no sērijas, bet tur nedrīkst piedalīties vairāk par tik un tik spēlētājiem ar vienvirzienu līgumu. Vai kaut ko tam līdzīgi. Kā tu tad, ja nebūs pārbaudas spēles, kā tu pārbaudīsi tādus Džekus kā Vilmans? Tāpēc saku, tev ir 4 spēles, piemēram, kurās tu vari to izdarīt. Un tad tev ir 2 spēles, kur tev vienvirzienu līgumu var piedalīties, teiksim, tik un tik procentu spēlētāju. Piemēram, NFL ir tās. Tiešām pat neatceros. Viņas agrāk bija 4 noteikti. Man liekas, ka 3 tagad ir. Bet tur pamatsastāvu Džeka principā nespēlē. Jo atceries, mēs pagājušajā nedēļā runājām par to, par to ideju, ka varētu sezonu sākt agrāk NHL. Jā. Ir priekšlikums iesniegts. Ir iesniegts priekšlikums, bet viņš tur gaiteņos. Bet tur ik pa brīdim katru gadu ir kaut kāda priekšlikuma arī par tām sezonas izmaiņām. Bet zināms, priekšlikums ir izgājis, ka, tagad klausies, tas būtu vēsturisks breakouts. Ja? 84 spēļu sezonu. Palielināt spēļu skaitu. Un tev ir 2 pārbaudas spēles pirms sezonas. 2. Redz, NBA visu laiku skatās, kā samazināt regulāro sezonu spēļu skaitu. Bet kopējais sezonas spēļu skaits tev paliek pat mazāks. Profits ar regulārās sezonas spēlēm būs pat lielāks. Tev vēl 2 spēles. Tā tam vajadzētu būt. Jā. Vajadzētu būt. Un tas priekšlikums pat nav tā, ka tika noraidīts uzreiz. Viņš ir interesants. Un tad tur parādās ideja, ka šīs 2 pārbaudas spēles ik pār gadus varētu nospēlēt Eiropā, kur tev būtu pietiekami liela arēna ar nenormālām naudas summām, kur tu vari iet uz Eiropas tirgu vairāk parādīties tur. Tāds gājiens esot izspēlēts. Okay. Šaubos, ka realizēsies. Jā, es esmu par, let's do this. Es ļoti šaubos, ka realizēsies. Es skaidri lieku, ka nerealizēsies, bet lai notiek. Ārtors raksta, vai Toms ar Edgaru komentēs piekdienu Nacionālās hokeja līgas spēli? Jā un nē. Eģam ir Šveice. Viņš tomēr ir Šveicis. Viņš ir tomēr Šveicis. Viņš ir šveicietis vairāk nekā amerikānis. Par Šveici arī Ričards jautā, kāpēc Cīriha ir tik maz rezultatīva un nevar uzvarēt pamatlaikā. Viņiem arī pagājušajā sezonā bija maz rezultatīvitāte, bet tas bija novembra sākums, oktobra beigas. Tagad tas ir atnācis jau tagad. Labi, punktiņi plus mīnus krājās. Krājās, bet zini, kas viņiem ir savainojumi. Andri Geto bija mugura, Malginam bija arī kaut kas tur bija, Balcim arī neliels savainojums ir. Nekas nopietns būs viņš apakai, diezgan drīz nezinu, vai nākamo, bet aiznākamo vajadzētu būt. Ir savainojumi, bet man liekas, ka vēl tas moments, un rotācija šosezon būs, cik es sapratu, daudz striktāka nekā tā bija iepriekšējā sezonā. Iepriekšējā sezonā Harringtons tur īsti nepaķeksi, bet tagad Kinunens, Lehtonens aizsargi, ārzemnieki, tā rotācija ārzemnieki tieši ir 7 ārzemnieki. Viņa būs aktīvāka. Un tas nozīmē, ka gan Balcers kaut kādos brīžos, gan arī citi ārzemnieki, Grants, tur vienalga Lamiko, Frodens, viņi visi tiks izrotēti kaut kādā brīdī ārā. Tagad Balcers ar savainojumu ir ārā bišķiņi, bet viņš būs atkal ierindā iekšā. Tā rotācija būs, jo Lehtonens ir bijis jau ārā, Frodens ir bijis jau ārā. Tur nevienu, man liekas, ka nežēlo šajā sezonā. Bet viņiem, kas man liekas, ir tas, ka viņiem tas sastāvs ir bez baigām izmaiņām kopumā. Tas ir pārbaudījums, atkal to raksturiņu iziet cauri. Piemēram, visu sezonu aizvadīt visaugstākajā līmenī. Viņi būs apakaļ. Viņi būs apakaļ. Tur jau talanti pietiek.
Par viņiem mēs tā kā principā nesatraucamies vispār. Top 3 komandu minimums. Mareks jautā, kas notiek ar Grigalu? Es godīgi sakot, nezinu. Viņš nebija parakstījis, viņš neatbrauc Ziemeļamerikā kā? Paskaties ātri. Es palaidu garām, man liekas, bet viņš, man liekas, ka aizbraucas turieni, atkal atpakaļ tajā pusē vismaz mēģināt, bet, nekur pie tādas oficiālas informācijas pagaidām, man liekas, ka nav. Viņš vismaz mēģināja atkal tur atgriezties. Ka Ziemeļamerika varētu būt, jo viņam bija it kā tā ideja, ka viņš varētu Eiropā parādīties atkal atpakaļ, bet tagad atkal ideja, ka viņš varētu ECHL mēģināt kaut ko. Kaut kur vajadzētu tikt pēc iespējas ātrāk. Jā, es godīgi sakot, neesmu pasakojis, pat tam tā līdzi vajadzētu iespējams to izdarīt vairāk. Linards raksta, kā jūs domājat, vai futbolā nevajadzētu uztaisīt kādu Baltijas apvienoto līgu, lai pārbaudītu savus spēkus arī pret citām Baltijas komandām savādāk? Latvijā lielākoties uzvar tikai RFS vai Riga FC. Visvairāk pret to būtu RFS un Riga FC. Iedomājies, ja mēs tā kā atmetam vietējos čempionātus, un mums ir Baltijas čempionāts. Viena vieta uz 3 valstīm, tikai UEFA Champions League kvalifikācijas turnīrā. Tāds nestrādā. Nē, labākā komanda. Labākā no katras valsts? Katras valsts labākā, joprojām nopelna to vietu. Tehniski tas varētu būt iespējams, bet tā to izbīd, tad var būt. UEFA, man liekas, ka neļauj šitam notikt. Man ar tā. Jo tu vari iet spēlēt citas valsts čempionātā, ja tu nevari noformēt, tur Luksemburgas varianti, tur Andoras un tā tālāk, Lichtensteina, bet man liekas, ka agrāk bija tā ideja, bet UEFA teica, jūs savu turnīru, savu čempionātu, savu futbola sistēmu. Tā, vai Toms šoziem komentēs Šauters? Ričards jautā. Tur jāskatās. Līdz tam vēl jātiek. Redzēju, ka Eģis spēlē Šauters. Es arī redzēju, Eģis bija izrādās Šautrās. Forši, ka viņš mums paaicināja līdzi, viņš jau baigi tāds draudzīgs. Paldies. Arturam vairākas domas, vairāk jautājumu. Sāksim ar pirmo. Cilvēks iekārts pamazām rakstot. Face of Inside NHL varēs redzēt arī Latvijā, tie, kuriem ir Prime Video. Šis nav jautājums, bet fakts. Tā raksta Arturs. Jā, mēs ar Amazonu nodīlojām šo grūto. Mums bija saruna. Bija jāpacīnās. Bija jāuzinstalē. Bija uz datoriem jāuzinstalē Zooms pēc ilgāka laika, jāupdate to. Pieslēdzāmies. Teicām, hello, we wanna watch, see games, yes, and hockey, fucking net, wow, emotions. Put the bugs deep. Tā. Mums teica, ok. Nākamais Artur jautājums. Spēlē starp Cīrihu un Rappersvilu bija jādod noraidījums par to, kad Lakers spēlētājs uzsita Andri Geto pa noju papildu laikām. Es pēc mēnešu atcerēties ar momentu. Tu komentēji to spēli? Es zinu. Tu biji klāt? Tu biji arī starp citu klāt tur. Bet ne tajā brīdī. Tu jau man nāci, kad es par Jokerit komandas spēlētājiem stāstīju, tad viņš nāca man atgādināt, kā pareizi jāizrunā. Kā pareizi ir jāizrunā Helsinku komandas nosaukums. Jā, es Jokerit komandas nosaukumu nepareizi izrunājot. Burts kaut kur pazudis. Arī. Bet es neatceros. Man liekas, ka mēs tajā spēlē jau pieminējām, ka tur vajadzēja būt norādījumi. Ja tu neatceros, okay. Es precīzi neatceros to epizodu. Tur bija vairākas diskutablas epizodes. Man liekas, ka tā bija viena no tām, kur mēs teicām, ka jā, bet tur daudz norādījums nedēļ. Viņi ļāva tiesnešu spēlēt, tāpēc es teiktu, ka tā spēle nebija nepareizi notiesāta. Viņi bija vienādi uz abām pusēm, tā kā es domāju, neviens tur nevar sūdzēties. Kurš hokejists veidos rezultātu Utah Hockey Club? Sergičevs. Un kurš būs vārdsargs numur 1? Veimalka vai Ingrams? Un vai Utah būs iespēja tikt playoffos? Utah, es domāju, ka viņi playoffos nebūs šajā sezonā. Būtu interesanti, ka viņi iesaistās pēc iespējas ilgāk tajā cīņā, bet bija tikko intervija ar es nezinu, kurā podkāstā tas bija. Nav svarīgi. Bet bija intervija ar Claytonu Kelleru. Un, viņi tur, zin kā, ļoti ir apņēmības pilna šo sezonu strauji, tā teikt, iepušot vai ne, izdarīs lietas, jo viņi jūt tādu diezgan foršu atmosfēru, jo būs lielāka arēna, un viņam prasīja par to spēlēšanu iepriekš Arizonā, tajā sīkajā hallē, un kā tagad, vai nebija tā sajūta, nav stulba sajūta spēlēt mazā arēnā. Viņš teica, bija sajūta, ka mēs esam pelnījuši kaut ko lielāku par to arēnu, un citur izbraukumos bija foršāka sajūta, nekā spēlēt mājās, lai cik jocīgi neizklausītos tagad. Bet viņš teica, ka tās lietas jau neizskatās tik vienkārši, kā tam vajadzētu būt. Komanda, protams, iegulda milzīgu darbu, bet ir ļoti daudz apkārt hokeja lietas, kas ir jāsakārto Utah.
Lai gan tur, protams, infrastruktūra ir, tur basīšu komanda un tam līdzīgi. Viņi spēlē tajā pašā Delta centrā, vai ne? Jā, bet tur arī viņiem nav viņi piemēroti pilnvērtīgi. Tam hokejam tur tā viena tribīna, ka nevar izstiepties ārā. Tur kaut ko viņi grib pārbūvēt, vēl kaut ko. Bet viņš teica, ka ir daudz lietas, kas ietekmē kaut ko riņķī apkārt, un tad nav tā, ka viss ir izcila šobrīd, lai cik daudz darba ir ieguldīts, bet tu nevari visu sakārtot tik ātri, jo tu iepriekš citur 20 gadus esi Phoenixā, Arizonā dzīvojies, un tur visu kārtos tajā pusē. Tur viss bija pierasts, šeit ir viss pilnīgi no jauna. Nav runa tikai par spēlētājiem, ka viņiem ir jauns, bet visa infrastruktūra ir no jauna. Tāpēc es domāju, ka kaut kādā brīdī tāda nekomfortabla situācija varētu būt komandai, kas arī neļaus atraisīties, lai cik cilvēcīgi neizklausās, bet tas ir tā kā, daudz izmaiņu. Kad Batņi būs uz podkāstu? Tad, kad viņš atbrauks uz Latviju. Viņš tagad ir aizņemts Čehijā. Cilvēks cīnās ar vietu. Trešajā maiņā. Artūram ir jautājums, kā Cīrihai uzlabot vairākumu. Viņiem nav neviena gola vairākuma, iedomājies. Čempioni ar Balceru, ar Malginu, Andrigeto, un tādas piespēles zīmē, bet iekšā Ripuli nevar dabūt vārtos. Eleganti. Es teikšu tā, šī komanda nebūs lejas galā, bet viņiem... Bet ir jūtams, viņi ir atstājuši vietu progresam sezonas sākumā. Zin kā, viņiem tas progress ir jāmeklē, jo tagad ir bijusi cita situācija. Nav tā, ka viņi spēlē sūdīgi vairākumā. Nevis procentāls papīra tu redzi, ka ir slikti. Bet pretinieks ir atkods to mazākumu. Kā spēlēt, tās piespēlīs dievnās, kā pozicionāli precīzāk nospēlēt. Tic tu man šajā starpsezonā, kad bija jātrenē vairākums un mazākums, tad tika ņemts galdā. Rekuri šis mums ir jāaptur. Šitos džeks mums ir jāaptur. Un visi lielie grāndi skaidrs, ka tam pievērs uzmanību mazie dūzīši arī. Tāpēc viņiem ir jāprogresē. Nevis, ka viņi ir atkāpušies un jāsniedz savs līmenis, viņiem ir jāprogresē. Tāpēc būs interesanti, kad viņi iemetīs pirmo Ripuli. Un kad otro. Edijs jautā prognozes jaunās sezonas NHL finālisti. Edmonton un Colorado. Finālā viņi nevar tikties. Konferences finālā, jā. Bet, Edmonton un Vancouver. Edmonton un Vancouver? Arī nevar tikties finālā. Ko tu dari? Es saprotu, ka tu gribi rietumu. Labi, es sapratu, ka čempions nāk no rietumiem, ja? To es sapratu ideju. Labi, es tev iedošu pretī otrā pusē New York Rangers vai, nezinu, Toronto Maple Leafs. Toronto Maple Leafs. Not in my life. Tam bez labi. Labi, jā, Rangers Edmonton. Rangers. Rekutē. Iziesim pēc tam Super 16 pa divīzijām. Tā, Helmutam ir jautājums, viņš raksta, iespējams tāds stulbs jautājums, uz kuru man vajag atbild īsti nesaprotu to hockey fantasy šajā aplikācijā. Un kā es varu atrast latviešu grupu tur? Viņš ir ielicis screenshotu ar ESPN fantasy aplikāciju. Es to aplikāciju izmantoju tikai NFL fantasy. Par NHL es īsti nezinu. Ir 6 līgas piedāvājušas piedalīties. Tā kā jāmeklē kaut kur kaut kā ir, bet es atsakošu. Man nav laika. Es esmu Premjerlīgā uztaisījis fantasy šai sezonai. Mums ir tas komentētājs. Tur. Yeah. Es esmu iegājis tur tieši vienu reizi saliekot sastāvu pirms sezonas sākuma. Tas bija viss. Kamēr es vēl atrados pusceļā uz Arsenāla spēli. Roberts raksta, kur Latvijas klubu fanu bāze ir visskaļākā, visaktīvākā futbolā, kur hokejā un kur basītī. Man liekas, ka visaktīvākie līdzjutēji patiesībā, ņemsim basketbolu, sāksim, ka, tie tad būtu, es teiktu, Ogri, Liepāji. Bērnspilnieki ir varbūt pat kaut kādā mērā izlutināti jau. Par fanu klubiem, man liekas, par kustībām Nāmejs, piemēram, vai tur PPK, vai, es domāju, ka tā bija tā. Tā tas bija domāts? Es domāju, ka tā nevis kuram klubam ir foršākie līdzjutēji, bet, teiksim, ir tās kustības, kas nāk uz nacionālām spēlēm, gan uz klubu spēlēm. Man paturpināt, tu saprati? Es sapratu. Okay, es sapratu. Bet man labāk patīk, kad Vinskis mocījās. Jā, es gribētu pateikt to, ka man liekas visaktīvāk, visjautrāk ir LBL 2, LBL 3 spēlēs reģionālajā līdzekļā. Jā. Tie ir visfēnākie. Nāk gatavs spēlēm. Jā. Viņi nenāk tukšām rokām. Viņi nenāk tukšām rokām. Viņi izbalso. Šodien taču ir RFS, nezinu, ka jūs skatāties epizodi, kad viņi būs ielikt, bet es šodien jau dzirdēju no Romīša, ka termotērps ir sagatavots. Tad viņš iesbēgās, jo nedēļas sākumā viņš vēl nezināja. Viņš un biļets vēl bija vakar nopērkams. Es nezinu, kā tur to izpārdot to stadionu. Nopirku šodien pēdējās biļetes tiem, kam nebūs augsts. Pastīties, kā miljonārs skraida. Tikai pats galvenais miljonārs laikam neskaidrēdīs. Pats galvenais miljonārs. Bet man patīk, ka galā tas arī noskipoja treniņu.
Nu, tā kā. Taču priekš kādu Tiešām, ārā taču ir augsts kāds sakars vēl. Pasēdies, Kempinski mierīgi uzgrauzīs kaut ko tur vakarā, pastīsies Čempionu līgu un miers. Reinis raksta, vai jūs sakojat līdz motokrosam? Un, ja jā, tad kur valsts izlases uzvarēs nācies? Mēs nesakojam pārāk. Nav, reāli fiziski nav laika. Es tā kā uzmest rezultātiem acis, bet ne vairāk. Edijs raksta, F1 daudz kas noticis. Red Bull būs konkurētspējīgi pret oranžajām papajām. Zini kā, tagad man liekas, ka šī 3 nedēļa pauze, kas atkal bezsakarīgi ilga tagad sezonas pēkšņi otrajā pusē, kur tikko jau vasaras pauze. Tas nāk par labu Red Bullam. Ticu, tu man viņi ir saprašuši savu problēmu, ko viņi tur pieminēja iepriekš, kas tur grīda vai ko viņi tur bija nepareizi izdarījuši. Tu joprojām paliec pie tā, ka Lando čempions? No šī pauzes bija aizmirst, ka ir pauze. Es aizmirst, ka bija pauze, ja šī pauze ir svarīgs moments. Nu, nav tā, ka McLaren neko nedarīs, bet jā. Nu labi, es teicu, es palieku. Nu, ka pateicu, tad pateicu. Un kādas ir domas par Rikardo situāciju vietu? Viņam tika atņemta. Viņš neperformē, sorry. Labi, Edijs raksta, ka nebrauc sliktāk par komandas biedru. Bet pastamies komandas biedram pasē un pastamies Rikardo pasē un padomājam, kas notiks tālāk. Tas ir Red Bulls vienmēr skaties nākotnē un jaunie piloti viņu stāsts. Viņi mēģināja kaut ko. Es teikšu tā, Rikardo viņi izspieda visu, ko var izdarīt. Viņi paņēma viņu atpakaļ, izmanto visos iespējamos marketinga veidos. Jā, izsmaidījās viņš uz visām pusēm, paldies. Tagad liksim talantīgāk jaunu puikiešām. Vai Malgins reizēm nespēlē pārāk individuāli? Atceroties Cīrīgas Ženēvas spēles papildlaiku, tad likās, ka par daudz pietur ripu un bija iespējas dot piespēli brīvajiem spēlētājiem. Būtu visdrīzāk bīstams metiens bijis, bet moments beidzas ar neko. Atbildi ir jā. Jā. Bet tas ir, bet tā viņš spēlē. Viņam, mēs zinām, ir 2 pases, un otra pase ļoti bieži raksturo to, ka cilvēku pārtur ripu. Piekrīt, tā ir. Goda vārds, kur vēl tā spēlē? Viņi tā dara. Es nesaku, tas nav nekā nievājoši. Tas ir tādā ziņā, ka tā ir. Un Malgins tā dara. Arts raksta, kurā kanālā NHL spēles rādīs? Go3 Extra Sport, Go3 Sport Open arī būs. Un būs vēl. Sākojot līdzi. Kas notika ar Porto ekipējumu? Porto ekipējumu? Es nezinu. Kas notika ar Porto ekipējumu? Bet latvieši tur pirmās spēles Porto ir aizvadījuši. Kaut ko arī ir uzvarējuši, redzēju. Porto. Kur NHL komanda pārsteigs labā nozīmē un tiks play-offā? Arts raksta. Buffalo Sābrieši. Sābriešiem jāspēlē play-offā. Vai Vilmanim izdosies debitēt NHL jau šo sezonu? Es domāju, jā. Es domāju, viņiem ir jāiedod iespēja spēlēt. Pagaidi, viņiem ir, kas tur bija to sastāvu. Es vienkārši skatoties vēl pirms sezonas. Tā, sekundi. Kur man palika tagad tas line-upiņš? Kur viņš palika? Florida. Pirms sezonas, vēl pirms pārbaudas spēlē, viņiem arī bija tās prognozes, kā izskatīsies tas sastāvs. Sāksim ar to, ka tur neparādījās ne Balinskis, ne Vilmans, protams. Bet tā reāli, ja tu skaties to sākotnējo sastāvu, es neredzu iemeslu, kāpēc viņš nevarētu būt, teiksim, ja jautājums ir, vai viņš šo sezonu debitēs Nacionālajā hokeja līgā? Jā. Es neredzu iemeslu, kāpēc viņš tā tur nebūtu. Un tas pats arī attiecināms ir uz Balinski. Pēc šādas sezonas sākuma, ja viņš ir karsts, tad trenerim viņu karstu ir jāieliek. Ja viņš neperformē, viņš viņu izņem ārā. Treneris arī tagad slavē. Visu slavē. Bet viņus vajag ielikt iekšā, karsts, met, nemet, izņem ārā. Bet iespēja tev ir jādod. Un sezonas sākumā jādod. Ēriks raksta, ka arī par Vilmanu jautājums, kāpēc Vilmans netika iepriekš izsaukts uz lielās izlases treniņu nometnēm. It kā ir dominējis savās līgās jau labu laiku, bet cik es atceros, viņš uz lielās izlases nometnēm netika saukts, kā piemēram Ločmēls, kurš jau ir izlases pamatsastāvs spēlētājs. Bet atceries ar iepriekšējo U20 turnīru, kur Artis Ābols arī pateica vienā no intervijām, ka vienīgi, es negribu nepareizi pateikt, bet viņš principā pateica to, ka visatbilstošākais tam U20 līmenim pasaules līmenī bija Ločmēls. Tāpēc, ka viņam bija baigā bāze un bagāža klāt. Vilmans nebija slikts, viņam bija 2+2, man liekas, tajā turnīrā pēdējā U20, kurā viņš spēlēja. Bet tagad skatoties, Vilman liekas, tāds progress no hokeja. Fiziski, ātrums, laukumu, kā viņš pārēdz, kā viņš var piespēli atdot no neērtās, neskatoties. Tas ir skaisti. Viņš ir strādājis. Viņš ir mega ielicis darbu iekšā. Un, nevēl viņš Zviedrijā tomēr skolojies. Tehniķi atceries šo momentu, kad mēs pēc vairākiem gadiem atkal spēlēsim spēli, kur es nosaucu hokejistu pirmo klubu, un tev man ir jāpasaka, kurš tas hokejists ir. Ja es saku hokeja klubs Pirāti, 16. 17. gada sezonu, es runāju par Sandu Vilmanu.
Cik viņam bija pēdējā turnīrā? 2+2. Jā, 2+2. Bet, zin kā, Haris jau arī, viņš neņem no spēlētājs, kurš viņš nav redzējis. Atcies ar traumaku. Jā. Un tagad arī traumaku, nav tā, ka viņš tiek pie vairākuma. Patīk pašam pataustīt. Tā kā viņš ir pataustījis un saprats, kas ir kas, tad varam domāt tālāk. Bet Haris jau arī tagad traumaku, viņš ir paņēmis, viņš viņu vairākumu arī joprojām neizmanto. Pagājušajā gadā pret Šveici, kad visi bija sūdīgi, gatavi tai spēlē. Viņam arī nesanāca tas vairākums. Kam tajā spēlē kaut kas sanāca? Tā, man liekas, bija sliktākā spēle 3 gadu laikā Latvijai, neskait vienu no čempionāta spēlēm. Viņš tā nedara. Viņš tā nedara. Bet viņš mainās, Haris. Pasties, iepriekš bija vienmēr, ja tev ir Šveices līgas pieraksts, vai Šveices nacionālās līgas pieraksts. Tu biji uzreiz klāt. Tu esi iekšā. Tu esi iekšā. Tagad tas tā vairs nav. Tu vairs neesi iekšā. Laikam pat daudz cilvēku brauc augumā. Es izlaidīšu pāris jautājumus, jo vienkārši Alistaram saslēdzās, ja saturtojās. Jā, vai jūs prāt, Vitoļņam vēl būs argumenti, iemesli Sandi neiekļaut izlases sastāvā, ja kalendārs ļaus viņam piedalīties turnīros? Tuvākais, kur teorētiski tas varētu būt, ir pasaules čempionāts. Es olimpiskās spēles. Olimpiskās spēles? Tāpēc, ka pasaules... Ja Florida spēlēs... Tā kā viņam jāspēlē play-offā. Vai viņi ir fināla sastāvs? Nē, es uzskatu, ka nav šogad. Sezona ir gara, var mainīties. Bet var nevienmēr tas tā nosmēl. Labi, pirms 2 gadiem mēs teicām, ka Floridā var neiekļūt Stanley Kausa izcīņā. Var arī neiekļūt Stanley Kausa izcīņā, bet atceries bija viens gads, kas sakās dominēs, un beigās viņi pēdējā brīdī vispār play-offā tīk iekšā. Tā kā tas ir NHL, tev ir liels nianses. Andrim ir jautājums tehniķim. Kad Edgars Masaļskis būs atbrīvots no mikrofona turēšanas, kā turot Oskaru rokās? Un pie reizes otrs jautājums. Vai Sants Vilmans nevarētu startēt vienlaiks ar Uvu Balinski jaunajā sezonā NHL? Ļoti iedarās Floridas Panthers sastāvā. Tas ir jautājums, atceramies. Pirmais, es nezinu, turēt, man liekas, ir foršāk. Bet, ir nostīts statīvi. Es vienīgi iedomājos, ka viņi varētu iesēdināt citādāk, lai mēs tā kā uz viņu skatāmies. Nē, ir viens tāds, ko var pielikt, bet man liekas, mēs viņu nevaram pielikt pie šī galda. Viņš čūskās krēsla, ko jūs vispār? Viņš čūskās krēslā sēžot, viņš var arī... Viņš var paturēt. Viņš tik rēt nāk, ka viņš var paturēt. Nākamnedēļ būs klāt. Jā. Jautājums. Ko domājat par RFS? Un otrs atbild uz otro daļu. Jā, vajag kopā maucām uz priekšu latviešu. Un ko mēs domājam par RFS? Tāds ir jautājums. Ko mēs domājam par RFS? Mums futbols, jā. Ja viņi ir laba komanda, Latvijas labākā šobrīd. Jā, un viņi... Eiropas labākā. Ne Eiropas, ne Baltijas. Es jau domāju lielu vārdu. Tu jau domāji, ka RFS iet pēc treble šo sezonu. Latvijas kausa, Latvijas čempionu un Eiropas līga. Nice, ne? Nē, RFS man patīk, ka Verpakovskis to ļoti labi pateica, ka nav tā, ka nauda, RFS viņa ir otra bagātākā komanda Latvijā, bet nav tā, ka nauda izšķir visu, kā Rīga FC to pierāda. Jo tu nevari samaksāt par spēlētāju, kurš būtu, teiksim, virslīgas līmeņa izteikti. Es teiktu, ka futbola klubs Liepāja vēl uzskatāmāk pierāda, ka nauda neizšķir visu. Tas pat ir vēl labāk. Jā, vienkārši tev ir jābūt atbilstošam spēlētājiem atbilstošā līgā, jo, kā viņš teica, atbrauks tev būs, miljoni. Tu savāks spēlētāji, tiešām ekstra klases spēlētāji. Viņš atbrauc uz Latviju. Kur Hanzas stadionā jāiesāk sezonu. Jā, kur tev sniegs vispirms jāpaspēr malā, pirms tu pa bumbu spēri, tev motivācija baigā ātri pasadīs. Jo tu zini, ka piķis tāpat nāks, to sniegus pārdīt, tev negribās. Bet tas bija tās norādījums, ka Rīga FC spēlētājiem motivācijas trūkst? Laikam jau. Okay. Starp puķiem. Vai arī viņš vienkārši teica, ka naudu gudri jārīkojas. Nē, tas gan. Viņš jau zina, kā paslavēja sevi. Tas gan, protams. Malacis, es jau atbalstīju, ka tas ir ļoti pareizi. Tā, labi, starp citu, draugi, 4. oktobrī sākās ne tikai NHL jaunā sezona, bet arī oficiāli iznāk jaunā NHL datorspēle. NHL 25. Tehniski nopirks. Iecels tehniķi. Mums taču vienreiz iemet naudu. Nē, tā nauda stāv priekš NHL-iem. Konsoli vajag īstenībā. Un mūsu skatītājs... Atsūt manis nopirks, man ir konsoli. Mūsu skatītājs, klausītājs Arvis Kudiņš man šonedēļ uzrakstīja par Fēniks kviziņu. Viņš man atsūtīja. Tagad mēs spēlēsim Fēniks kviziņu, kurš ir patiesībā Arvi Kudiņa sarūpēts. Viņš man atsūtīja ideju. Kudī kvizī! Kudiņa kviziņš kopā ar Fēniksu. Tātad. Fēniks kudī kvizī. Jums man būs jānosauc 10 latviešu hokeistu, kuriem... Es iedomāju basketbolistu kādu. Kuriem šī gada NHL
NHL 25 spēlē ir vislielākais reitings. Pateikšu jums reitingu, un jums man ir jāpasaka latviešu hokejs. Latviešu hokejs. Jā, tātad tur ir hokejs, kur spēlē NHL un arī mūsu izlases hokejs. Ābols. Nu, pagaidi. Lielākais. Kā jūs domājat, kuram ir vislielākais Elvis Merzlikins. Elvis Merzlikins, jā, viņam ir vislielākais reitings. Kā jūs domājat, kāds tas ir? Es nezinu, kā tur ranking sistēma notiekās. Dod viņām. Es nezinu, kā tur tie reitingi. Es minēšu, bišķi zem 90. Definē bišķiņi zem 90. 88. 83. Tas ir vislabāk novērtētais latviešu hokejs. Nākamajam ir 82. Tātad viens reitingu punktiņš mazāk. Kā jūs domājat, kurš ir otrs vislabāk novērtētais latviešu hokejs? Theodors Blugers. Yes, tieši tā. Nākamajam ir 80. Arthurs Šilovs. Jā, pareizi. Nākamajam ir 79. Mums olu dziesmu vienkārši. Girgensons, jā. Labi, ar 4 tika atgalā. 5. ir 77. Ābols. Nē. Pagaid. Pagaidnē vēl. Ufels. Jā, Ufels, tieši tā. Un tad 6., 7., 8. vieta ir dalīta ar reitingu 74. Tiesa NHL ir tā kā basītīs 69 tie, kas ir grīda. Grīda, jā. Kur nevar uzmest pa kāstu. Jā, 68, 69, tas tā grīda. Cik es atceros, bija 50. Tas ir NBA Live. Okay. Tas ir vēl sanāk. Tā, pagaidi. 3 spēlētāji tātad reitings. Ābols. Jā. Nākamie nespēlē NHL šo sezonu. Es tāpēc teicu izlases spēlētāji. Tad tā ir visa Eiropa. Viss, jā. Šis paliek interesanti. Jo, zinu, man tikto kā sākumā patiešām bija viss, kas spēlē NHL, un tālāk ir tie, kas nespēlē NHL. Jo es zinu, ka man Lecārā viens tikto kā, kas spēlē to NHL, viņš ir Ābolis, laiku tur vārds mēģins iztiekšā. Ļoti labi. Labi, kas mums ir no lielajām līgām? Šveice, Vācija un Zviedrija. No šitām 3 vajadzētu būt kādam. Nav Rubīns? Nē, Rubīnam nebija tik laba sezona. Bet viņš bija ķipa, viņš ir ķipa bijis NHL, tas varētu nostrādāt. Jūs teiksiet Rubīns? Rubis vai Gudis? Nav neviens no otrs. Balcis? Jā. Ai. Un vēl viens? Pēdējākais no NHL. Jā. Vēl viens? Jā, ar reitingu 74. Tas arī nav un Gudis. Ja mēs jau nosaucām, tas nav. Jā. Tas nav Gudis Rubīns. Dzīvers arī ne? Dzīvers arī ne. Ok, tad... Mums sirdī tūs spēlētājs. Batņa? Netik tūs. Viņš nav sirdī, tas viņš ir sirdī. Tā, pagaidi. Kas mums tur ir? Sirdī tūs? Jā. Buks? Daugava? Nē. Labi, sirdī, es nezinu. Sirdī tūs vienkārši... Tu mums noved no ceļa? Varbūt es nedaudz novedu jūs no ceļa. Drausmīgi noved no ceļa. Mums par viņu ir mēm? Visi sirdī. Mēm par viņu? Laikam, ka nav bijusi. Pūnis? Nē. Uzbrucējs. Kenins? Nē. Padodaties uz šito? Padodaties, šitā nekad nesaki. Čalim, kurš ir kvizā. Cilvēks taisīs kvizu. Jā. Kudī kviz. Viens no tiem, kur ir kuru man, piemēram, patīk intervēt starp periodiem. Induls? Jā! Intrašis! Ledus taču pilnīgā! Jā. Un tad mums ir 9. Tā ir mums mēma, kā nav mēma. Ir mums par Indulu. Izgriešana jau arī ir. Mēs tad ir 9. 10. vieta. Vienu no 9. 10. vieta ir reitings 73. Vienu hokeistu jūs nosaucāt savās diskusijās, vienu man šķiet, ka nē. Rubīns? Jā, Rubīns. Tas, ko jūs nosaucāt, un tad ir viens, kur jūs nenosaucāt. Kurš ir arī ar reitingu 73 no Latvijas jaunajā NHL spēlē. Cilvēks, tāds ar lielo vārdu uzvārdu Latvijas hokejā. Ko tu gribēji teikt? Daugava? Jā, viņš nosauc Daugavu. Tu pateici Daugaviņš? Oi, piedodas, nedzirdēju. Daugaviņš, jā. Redz, principā jūs diezgan raiti atminējāt. Jā.
Es neiegooglēju, es gribu iegooglēt. Ko tu gribi iegooglēt? Kāda ir Mežļikina reitingi bijuši? Kā viņam krītās? Jā. Viņš bija 90 kaut ko. Vai viņam bija virs 9, es atceros. Viņam taču, ka viņš to superīgo uztaisīja sezonā, ka viņam bija tas reitings. Varbūt es kļūdos, es nezinu. Bet, zini, kas ir šī brīža kārstais topiks joprojām NHL-ā? No. Mistera Sveimana līgums. Es dzirdēju par viņu. Nopāstās. Bļāviens, tur viņi nevar vienoties par līgumu. Bet es saprotu abas puses. Zini kā, cilvēks grib nopelnīt maksimāli daudz naudas. Vienmēr saprotam, vienmēr atbalstam. Vienmēr atbalstam, cilvēkam ir jāpelna nauda. Bet te ir tā nianses, ka šeit nav neierobežot līdzekļi Bostonai. Viņiem ir cap hits, kas ir jāievēro. Un šobrīd Bostonas Bruins uz sezonas... Kā sagadījies, ka Jons Korpisalā būs starting goalis Bostonā? Viņš būs starting goalis Bostonā, iedomājies. Kā tas notika? Vai ne? Jo... Un Elvis ir Kolumbusā. Ir pitīt matos. Te ir, vai ne, playoff komanda gatava iet cīņā ar Korpi vārtos. Bet tu saproti, ka viņiem pagājušajā sezonā viņiem bija Linus Ulmarks. Jā. Un Sveimans. Abi divi lielie brači, kas lielie draugi, vai ne? Un kā viņi tur svinēja pēc uzvarām visus tos te. Bet, un tad viņi sāka gamblot ar vārdsargu līniju. Sanāk, jo Otavā ir nonācis Ulmarks. Viņš ir aizmainīts turien. Un viņi reāli netrāpīja. Jo Ulmarkam ir līgums 5 miljoni tagad, vai 4 miljoni viņam ir. Kamēr es pieņemu, ka vismaz 8 gribas Sveimans. Kurš? Es atvainojos. Mīļais draugs 8. Tas ir vārdsarga līgums. Tas nav tā kā draizēta. Laukums spēlētājiem vienmēr maksā vairāk. Skaidrs, ka vārdsargi grib piedzīties klāt. Ir vēsturē momenti bijuši diezgan bieži, ka vārdsargs saņem šo lielo līgumu. Viņš sāk diezgan sūdīgi spēlēt. Riks Di Pietro. Es biju domājis tuvāk daži vārdsargi, bet ir ok. ir gan Anaheimai, Gibsons tās, gan Elvis arī nav tas pat. Viņam tur nav tādas summas, bet anyway. Jā, bet Otav daudz atdeva par Ulmarku. Bet, protams, tāpēc, ka viņš ir ļoti labs vārdsargs. Ulmarks, neaizmirsīsim, viņš ir 23. gada All-Star spēles vārdsargs. Viņš ir labāko atvērto metienu procentu. Vezinas finālists, Vezinas ieguvējs viņš bija tajā gadā. Labākais save percentage viņam bija tajā gadā. First All-Star team un tā tālāk. Viņš Jennings trofeju dabūja par un tā tālāk. Un mēneša vārdsarga balvas un viss viņam bija. Un tagad viņi to asetu, kas viņiem ir ar Ulmarku un aizmainīja prom, viņi zaudēja tagad sarunās ar Sveimanu, principā. Tāpēc, ka Sveimans saprot, viņiem viņu vajag. Ar Korpi viņi neies ar Korpi sezonu. Viņi sāks ar Korpi viņi sāks, viņi iespējams līdz Ziemassvētkiem spēlēs ar Korpi, tur jau tas nevar izslēgts. Bet tā sajūta ir tāda, ka šobrīd Bostonas GMs piezvan Kolumbus GM. Korpis pret Elvi. Kurš saka nē? Bostonas GMs. Just kidding. Nē. Es ļoti ticu, ka Elvim būs laba sezona. Iespēja robežās ar Kolumbus, ko var sasniegt. Bet bija interesanti, ka... Iespēja robežās ar Kolumbus, ko var sasniegt. Nē, bet tikko arī bija Columbus Blue Jackets podcasts, kur viņi patīk nosaukums. Cik ļoti optimistiskiem mums vajadzētu būt pirms šīs sezonas. Un tāds mērens 30 minūšu, ka, paskatīsimies, kā ies viņam. Elvis, ja viņš spēlēs tā, kā viņš spēlēs agrāk, tad mums ir iespējas arī pietiekami solīdu sezonu aizvadīt. Un ne brīdī nav runa par playoffiem, ne brīdī nav runa par top 20 patiesībā, vai par kaut kādu iesaistīšanos cīņā par playoffiem. Ļoti mēreni, bet tu saprotam, tur ir viss tā. Jā, neskatās, kas draftā ir labākie prospekti. Vai jau kas skatās. Ņemot vērā visu arī situāciju ar Gudro un visu, skaidrs, ka tur nav laba situācija. Bet labi, atgriežoties pie Džeremija Sveimana. Tātad, tas, ko viņš grib, laikam ir 8, tas, ko viņam grib piedāvāt šobrīd, es saprotu, ka ir 6,4 vai 6,8. Termiņš kāds? Termiņš, es nevaru tev pateikt. Okay. Kā viņam Nīlīs bija GMs, viņš bija preses konferences, ko viņam droši vien nevajadzēja tā darīt. Bet viņš pateica, man ir 68 miljoni iemeslu, kāpēc Sveimanam vajadzētu teikt jā. Viņš tā kā nosauc to summu. Termiņu viņš nenosauc, bet apmēram saprotam, ka tas ir. Cik 6 viņš? Pa 10 gadu garo līgumu? Es domāju, ka 10 gadus nedomā viņi, bet viņš tā kā piedāvā. It kā viņš nosauc to, kas tur ir, ko viņš it kā gribētu. Sveimana puspateica, mēs nekad neko tam līdzīgi neesam dzirdējuši. Un tagad sākās, vai ne, beefs abiem savā starpā.
Bet par Sveimenu, viņam tas līgums var diskutēt, pienākās vai nepienākās. It kā mums liekas, viņš jau zina, kā baigais tur NHL golīs un tā. Bet Sveimena spēļu skaits, viņš ir spēlējis 44, pagājušajā 37, 41, 8 miljonu pa 40 spēlēm. Labi, bet tas mūsdienās ir ok. Ne jau par 8 miljoniem. Tad tu gribi sev pirmā vārdsarga naudu par to, ka tu nespēlē pilnā vārdsarga sezonu. Tehniski viņš saka, es varu spēlēt pirmā vārdsarga sezonu. Kā tu to esi darījis? Man neļāva. Es jau būtu varējis, bet man neļāva. Jā, un iespējams, to arī. Tev neviens nav ļāvis, vai ne? Bet tu vari stāvēt rindā, neviens negribu maksāt. Un tur rodās problēma. Bet tagad iedomājies. Viņi diskutēs, viņš ir restricted free agents, viņi vienosies kaut kādā brīdī. Iespējams, ka viņš dabūs ar to savu lielo pīķi, bet un tur ir divi momenti. Bostonai vajag vārdsargu tagad. Tā kā tiešām tagad viņiem sastāvs noveco. Tur nav tā, ka Jonas izvēl. Viņi nav tādi, kas varēs, vai ne, ilgi bija labs video, kā Korpim žurnālists pateica, ka viņš sāks sezonu ģērbtuvē. Tu redzēji to vai neredzēji? Nē. Pēc treniņa vai pārbaudas spēles mēdī tātad ģērbtuvē, tur Korpi intervē. Viņam tā kā saka, vai tu esi gatavs tā kā sākt sezonu vārtos, tā kā, vai tu esi priecīgs un tādu. Viņš nezināja, jo vienkārši treneris bija 5 minūtes iepriekš visiem pateicis, ka Korpis sāks. Viņš nezināja. Es nezināju, es sākšu. Un diez vai es sākšu. Nē, tu sāksi. Kas jums to teicis? Treneris. Bet un tagad, iedomājies, tagad ir divas situācijas, kas ir iespējams. Labi, Korpis, viņš nav slikts vārdsargs, bet viņš nav A-klases vārdsargs. Viņš nav, vai ne, tās kategorijas vārdsargs. Viņš ir, kur viņš tur ir Losandželos, viņu toreiz treidā paņēma un gribēja viņu iet play-offā un beigās dabūja zem 90%, tur neaizgāja. Bet iedomājies, ja izsit to savu līgumu, tehniski šobrīd vajadzētu būt, ka Bostonai ir jāsaņemās maksāt to līgumu, tāpēc, ka viņiem vajag Sveimanu, jo viņš būs top klases vārdsargs. It kā. Tad, kad viņš ieradīsies un būs gatavs sezonai, jo Montgomerys arī pateica uzreiz, tu vari trenēties individuāli, cik tu gribi, bet NHL metiens tu nesaņem. Un tu nebūsi tajā brīdī gatavs. Un tad, kad tu ienāksi, Dievs, ka tev tās pirmās spēles ir labas. Jo ja tu kaut ko tur reāli salaidīsi mēslu iekšā, visa arēna tev sāks ēst nost. Tā ir Boston. Tu varētu kļūt par nemīlētāko Bostonas spēlētāju. Tā ir Boston. Un tu esi nemīlēts spēlētājs ar mega līgumu. Mēs zinām šādus spēlētājus, kuriem diezgan grūti pēc tam. Tas ir emocionāls spiediens. Un tagad iedomājies to visu kontrastu Bostonā. Ja mēs skatāmies iepriekš, ir tur kaut kādas scēnas bijušas, nezinu, NFL-os, NBA un vēl kaut kur ar līgumiem. Mēs, ka Bostona tā vieta. Jo Bostona, ar līgumiem. Jo Bostona ir tā vieta, vismaz arī hokejā īpaši, kur, nezinu, tur toreiz Maršāns atkāpās no savas līguma summas, paņēma mazāk. Kurš tur Beržerons toreiz paņēma mazāk. Tas Hāra paņēma mazāk. NFL Patriots, tā kā Pereidīs tur bija tā vieta, kur cilvēki gāja spēlēt par mazāk naudu, lai būtu iespēja vinēt Super Bowl. Bostonas Celtics, tur kaut kad, tur pa periodiem jāskatās. Bet un šeit ir šis gadījums. Hei, mums ir vārdsargs. Viņš ir lielisks vārdsargs ar 44 spēlēm NHL iepriekšējā sezonā. Protams, viņš ir Vezina kandidāts, ja viņš spēlē labi. Bum, vai ne? Un tagad ir šāds moments. Un tas liekas absolūti pretēji tā komandas mentalitātei, kas bija visu šo laiku. Boston būs interesanta komanda, kurai skatījies līdzi. Tas ir viens moments. Otrs, es dzirdēju viedokli. Lasīju viedokli pareizāk. Un es īstenībā sāku pie sev noķert pie domas, ka tas nav nekas neiespējams. Pagaidi. Vezinas balva ir, kā mēs zinām, ģenerālmenedžeri balso par Vezinas balvu. Un, kā jau es te iepriekš minēju, piemēram, Ulmarks bija Vezinas balvas ieguvējs, vai ne? Viņš ir labs vārdsargs, bet viņš, ir Vezinas balvas ieguvējs iepriekš. Ir bijuši vairāki Vezinas balvas kandidāti, kas liekas dažreiz jocīgi, ka viņi tur atrodas, bet, viņus tā ir iebalsojuši GM. 23. septembrī Svaimans bija favorīts uz Vezinas balvu šajā sezonā. Kurā? 23. septembrī. Jā. Un lūk. Mans mīļais vārdsargs no Edmontons Oilers komandas. Bet iedomājies, Edmonton tiešām ir pēc iepriekšējās sezonas turpina kursu un vinnēja visus pēc kārtas. Ar sezonas sākumu. Nevis tā, kā viņi iesāka pagājušā sezonu, bet tā, kā viņi Konors Makdēvids paņem visas iespējamās individuālās balvas, ne jau viņa vārdsargs. Bet viņiem GM-iem interesē tikai uzvars.
Viņi neskatīsies to atvairīto metienu procentu, viņi neskatīsies tur gols against. Uzvaras ir svarīgas. Un es arī neticu, jo pēc Vezinas balvas bookmaker prognozēm viņam, manam draugam, būtu jābūt 25. vietā. Tas izklausās pareizi. Tur ir atsevišķi komandas, kur ir 2 vārdsargi, pat ir priekšā. Bet ja tu gribi tādu bold likmīti uzlikt, kas ir virs 25. vietas, tad tā ir. Tā ir tā pozīcija. Un es nemetu kažoku otrādā, ka saku, šī varētu būt interesanta investīcija. Naudas dedzināšanai, jā. Stuartu Skinneru, kuram alga ir 2,600,000. Bet šis vārdsargs. Tu iedomājies, ja kāds pie tevis pērns Stanley Kausa izcīņas laikā būtu pienācis un teikt, klausies, oktobra sākumā teiks, ka Stuarts Skinners. Es domāju, sitiet man pa seju, bet tā nenotiks. Bet tagad es tā padomāju, bet GM, nu ja ir uzvaras, tad viņi var balsot arī. Tas nav nereāli. Ok, paskatīsimies. Labi, bet ātri vēl jāaiziet cauri. Es nosaukšu, lai mums interesanti, lai pēc tam sezonā ir apsmiet to, cik es garām esmu nošāvis ar prognozēm. Playoff komandas es nosaukšu. Davai. Visas Visas playoff komandas nosaukšu. Aiziet. Tātad sākam ar austrumiem. Atlantiks. Top 3, kas tāda iet iekšā, bez wildcard cīņas. Bostonai, viens viņam vārdsargs nav. Ok, Bostona, Toronto, Florida. Es teikšu tā, Bostona būs numur 1. Bostona numur 1, Florida, Toronto. Šitādā secībā. Atlantikā. Izklausās leģēt. Metro. Es ceru, ka es neesmu sajaucis divīzijas, ka izgājusam cauri, jo es pildīju viņu attālināt. Metro, New York, Karolīna, New Jersey. Apsies Metro pareizi, ja? Tu saki New York, Karolīna un New Jersey? Yes. Yes, New Jersey vajadzētu arī būt. Viņi ir progresēs pilnīgi noteikti arī vēl pēc Lindīra aiziešanas. No un wildcard? Wildcard. Tampa Bay Lightning. Un tad viena no 3 komandām. Sabres, Red Wings vai Senators. Un tā būs Buffalo Sabres. Mans Austrumu konferences playoff sastāvs. Nav tā, ka grandios izmaiņas. Islanders es metu ārā no visa. Jā. Es metu ārā Washingtons Capitals, tāpēc, ka Capitals, nē. Viņi ir veikuši izmaiņas sastāvā. Islanders un Capitals izmet ārā. It kā solis uz priekšu, ka Washingtonai no vienas puses ir, bet ir daži spēlētāji, kuriem būs liels solis atpakaļ. Protams, tur tas viss 8. numura scēna, viss par un ap lielo rekordu. Nekritīs šajā sezonā, uzreiz var pateikt. Vai kritīs kaut kad ļoti iespējams, bet ne šajā sezonā. Rietumi! Centrālā divīzijā. Dallasa. Labi. Nashville. Okay. Un Avalanche. Kas ir? Winnipeg, kur palika? Winnipeg, nē. Labi. Winnipeg, okay, pagaidi. Winnipeg, pagaidi. Es nosaucu top 3. Ja? Jā. Okay. Pacifikā. Ir Konora komanda ar Vezinas kandidātu vārtos. Galveno kandidātu. Nē, viņš nav galvenais kandidāts, bet var gadīties. Okay, labi. Vancouveras Canucks. Okay. Viņiem ir pie veselības cilvēki, un Arturs Šilovs spēlē tā, kā es esmu iztēlojies, tad viņi ir 2. vietā savā divīzijā. Un tad man bija jautājums, bet es ieliku Vegas. Okay. Bet es ieliku Vegas. Nu, fair enough. Kāpēc ieliku Vegas, nevis Los Angeles? Jo viņi, tā kā ir vienas divīzijas komanda. Los Angelesai ir diezgan nopietnas savainojums. Daudz izskatā. Tas ir, tā kā... Viņu sezonu neteikšu, ka sabruks, bet var sabrukt. Un wildcardos, ko tu liksi iekšā? Līdz ar to wildcardos LA iet. Viņi neiet top 3. Un Winnipega. Winnipega īstenībā pat 1. un LA ir kā 2. Aiz līnijas ir Krakens un St. Louis. Tu esi nosaucis tieši tās pašas 8 komandas, kas pagājušajā gadā bija no Rietumu konferences. Citas ir pozīcijās. Citās pozīcijās. Teorijā varētu par Wild padiskutēt, bet Wildam baigi grūtā divīzija, lai izlīstu ārā, man liekas. Jā, tas gan. Ok, labi, šito piefiksēsim, paskatīsimies. Jā, es šo lapiņu nofočēšu, lai es nepazaudēju. Varētu stipri līdzīgi būt kaut ko prognozējis. Tehniski ir vēl kaut kas sakāms? Jā. Saki. Es tev nosūtīšu 7 vārdu salikums. Es tiktu kā redzēšu, spēles gribu pamēģināt. Ok, labi. Un 15 vārdos, tev dot 15 vārdi.
kas tev jāpaskaidro Tomam, lai viņš uzminētu. Tu vari izmantot, pieņemsim, pirmajām divus, katram divus vārdus, lai pateiktu. Tātad tu man atsūtīsi 7 vārdus, un man kopā ar vārdiem. Ir šīs spēles vājais punkts, skaidrotājs vai minētājs. Tu man atsūtīji tos vārdus kaut Es kur? tev tūlīt iemetīšu. Okay, labi. No. Kur tu viņus metīsi? Īstenībā? Krūzīte cirvis, esi ir gatavībā. Let's go. Labi. Iemetīšu to privāti. Pareizi, tā lai Toms nešmaucās. Tu pēc kādreiz šmauktos šeit. Tā gan ir, jā. Ok, labi. Es gaisu jau acis, jūs redzat, kāds viņam ir acis. Bet labi. Pagad, tas ir saistībā ar sportu vai tas ir saistībā ar ko? Hokejs. Ledus rituli. Ledus rituls viss. Un kā tu viņš drīkst paskaidrot vienkārši kādu citu Viņš var vārdu? pateikt Vienu vai 2 vārdu. Ne, viņš var izmantot 15 vārdus, bet tu uzminēsi tikai vienu vārdu salikumu. Bet tas ir, te nav konkrēti vārdi, te ir, vienkārši. Tā varbūt Viņam kopā. ar pirmo ir jāuzmina. Nē, kā? Pagaid, izskaidro vēlreiz, nosāk. Piemēram, pagaid apstīšos, vai tas vārds ir. Respektīvi, es saku zīle, tu saki ozols. Kaut ko tādu. Tu saki zīle, saku Kristaps. Nē, pieņemsim mūris. Pusīrbe. Jā, tas ir. Un kā asociācijas Jā, spēlē. bet ja tu neuzmini, tad, pieņemsim, tu saki. Tad viņam jāsaka Ja tu nākamais. pasaki nepareizi, pieņemsim Šilovs, un viņš saka, Bet man ir, es varu 2 vārdus izmantot katram apgalvojumam, ja? Jo mazāk vārdu. Jo ceru, ka es sapratu. Labi. Ok, sākam. Sākam! Labi, es mēģināšu ar vienu vārdu, ceru, ka tu uzmanēsi. Metjus. Austons. Man jauns spēlētājs, ja? Uz to viss kaut kas. Nē, viss kaut Tas, kas. ko es tev saku, ir Metjus. Ko asociācija? Tas, kas tas ir Ar ko Metjus? tev asociējās? Jā, Metjus. Toronto Maple Leafs. Jā, Pareizi. Ok, sapratu vārds. idejas. Tas ir viens vārds. Jā. Ir daudz variantu kriet, bet labi. Muzikālā pauze. Labi, nē. McDavids. McDavids, vienkārši McDavids. Es cenšos tikai ar vienu vārdu. Es negribu 2, es gribu katram vienu tikai pateikt. Un man ir jāpasaka tas vārds. Tagad McDavids jāatvasina. Es saku, ka man Tons Oilers tas nav pareizi, tāpēc, ka tu nebūtu tik ilgi šaubies. Labākais hokejists. Pieņemsim. Principā, jā, MVP bija tas. MVP. Jā. Es teicu, ka teikt Batņu. Viņš Batņā arī dara. All right. Ok, es ceru, ka šī tas aizies. Lotārs. Komentētāji. Nirvāna. Nirvāna. Jā, tuvu, bet nav. Nirvāna. Nē, pagaid, no tā, ka tev jāsaka nākamais. Tu nevari. Ok, labi. Pirmais bija Lotārs, otrais metiens. Tu gribi kāds atmiņas no čempionāta vai ko tu gribi? Aptuveni. Kādā sakarā? Nē, es nesaprotu ideju vairāk. Nē, tā kā es tev pateikšu atbildes, domāju, Lotārs, sapratīs. metiens, Es normāli skaidroju, vai ne? Jā. metiens. Labi, šķiet, ka šitais neatnāks. Šits nenāk. Tad tev jau ir vēl vārdiņi. Saka, Tu jau līdz 15 vārdu. Jā, Lotārs, metiens, gols. tā ir Nirvāna. Tas ir vienīgais, ko es varu pateikt. Tā ir Nirvāna šobrīd. Nē, ko es... Turpin meklēt. Ne jau par datorspēli tur runā šobrīd. Nē. Okay. Es labi ciekšu citu vārdu. Nē, tie būs 2 vārdi. Es teicu Lotārs, metiens, gols, un tagad es saku virziens. Es jau zinu nākamā vārdu. Padomā. Kāds saka, ko vairs te izdomā? Labi. Es teikšu arī nākamā vārdu. Nu, Skaidrs, šitais jau būs 5. vārds šitam. Tad tev kopā jau ir. Jā, maiņa. Un kāds bija iepriekšējais vārds? Iepriekšējais vārds bija virziens. Virziens, maiņa, Lotārs, Metiens, gols. metiens, gols, virziena, maiņa. Ko? Komentētājs? Nē? Nu, Nu? Kas?
Nu, kas tas ir? Es nezinu, ko. Nu, es arī nezinu, ko lai es atbildu, ko tu gribi no manis dzirdēt. Nākamais. Man pat nav ideja, ko tu gribi. Bija atceries visu iepriekš. Nākamais, kas ir gamakā. Bet ko jūs gribat no manis dzirdēt? Es nezinu, nu, priekšā mēs ejam nākamā, šitā mēs nepaņēmām. Mēs nepaņēmām. Nu, kas tas nekā? Nu, zak priekšā, jā. Rīkošets. Apričam lotāts. Nu, tāpēc, ka viņi visu laiku bļāva rīkošets. Arī. Es domāju, ka teiks Polijas. Pateic Polijas gols. Elvis. Ejam tālāk. Īstenībā. Ejam tālāk. Portugāle. Ronaldu. Masaļskis. Portu. Jā. Laba kombinācija. Portugāla, Portu. Ronaldu. Sastais, starp citu, nepareiz. Tur nu, tev sastais ir, tu citu spēlētāju, domāju, bija domājis. Nākamais. Nu jā. Tas izlabo. Jā. Galvenais. Arts Sābols. Treneris galvenais. Ko? Nu, viņš ir... Jā, ok, labi. Jā, nu. Izlasē. Haris? Jā. Okay. Tālāk. Jā, viens, ok. Es nevaru izmantot to vārdu. Fuck. To vārdu nedrīkst izmantot. Jā, es gribēju teikt tādu, kas ir tajā terminā iekļauts. Pārtraukums. Ko tu smejies? Pārtraukuma. Otrais vārds meistars. Kerč? Aha. Nu, bet Aleksandrs Kerč. Nu, Kerč pauze. Jā, Kerč pauze. Nu, jā. Ok, labi, noslēdzošais 7. ir... Tas būs 2 vārdi. Krekls. Hokeja. Man. Tas uzreiz 3 vārds. Dinamo. Apsolīts. Kā būs, Solījum bet vēl nav. Solījum tops? Nē? Nu? TV3. Jā. Uzlīmes. Ko? Uzlīmes. TV3 uzlīmes? Jā. Pie datora. Tā kā aparāti? Jā. Jā, yes, Bija vairāk kā 15. Bija vairāk kā 15. Jā, TV3 ziņu dienestā ir aparātu uzlīmes. Labi, nu, cerams, ka paspēlējāt līdzi. Ilgmocīja. Nu, bļāviens, es taču neiebraucu, būtu pateicis tiešām Polija. Jā, vajadzēja savādāk. Tas kaut kā man reiz Rikošets ar Lotāru beigās atcerējās. Es izlasu Rikošets, es dzirdu, kā Lotārs saka Rikošets. Oi, nu ko? Paldies, tehniķi. Šis bija riktīgi labi. Paldies arī jums visiem, kas skatījās, kas klausījās. Tiekamies nākamnedēļ. Jā. Šeit pat. Būs Edge. Būsim joprojām mēs, Toms, Kaspars, tehniķis, draugi no Fēniks. Un nākamnedēļ būs Edge. Un būs NHL jaunā sezona sāksies. Eurolīžā pirmās spēles. Jā, pareizi, sāks Eurolīžu šo. RFS būs ar to. Un 2 centā pirmo spēli būs nospēlējuši. Tu esi gatavs? Nē. Nav gatavs. Labi, lai visiem fēnu nedēļas nogal. Čau. Čau. Garlaicība? Ne šeit! Fēniks tagad arī online!